Rīgā itin labi viens otram blakus sadzīvo latviskais dziesmu svētku parks un starptautiski skanīgais Vašingtona laukums. Kādi starptautiski medāļi piešķirti mūsu brīnišķajiem svētkiem, to īstais laiks noskaidrot nesteidzīgā pusdienlaika sarunā. Ir maisiņā man austiņa un bulciņa un vecrīga. Sveiks, Kārlis! Liels prieks tevi satikt dziesmu svētku parkā, un es tev atnesu arī pusdienas. Paldies, Lās, man arī prieks tev satikt. Jā, tev garšo bulciņus. Labprāt. Jā. Bet es tev uz dziesmu svētku parku paaicināju, lai pajautātu, vai mūsu brīnišķīgie svētki ir arī tādi starptautiski novērtēti un atzīti svētki. Ir novērtēti, un tas ir īstenībā pavisam visas pasaules līmenī novērtēti svētki. Tieši kā? 2003. gadā dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisti tika iekļauti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā. Meistardarbu, tas ir pats augstākais, kas viss pasaulē ir. Vai šobrīd to pasaulē sauc par UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvo sarakstu. Bet kādā veidā tad notiek šī iekļaušana? Mēs paši aizrakstām vēstuli, redziet, cik mums ir skaisti svētki, lūdzu, ņemiet, vai viņi kaut kādā veidā vērtē? Tu tā tieši domā, ka pati valsts saka, mums ir kaut kas īpašs, ko mēs gribam dalīties visā pasaulē. Tad brauc žūrija. Un tad negluži brauc žūrija, bet mēs sākotnēji paši rakstam pieteikumu dokumentu un apstāstot, kas tad īsti ir šī tradīcija, kas ir šī vērtība, kas ir šis process, ko simbolizē šis process. Un tāds tas process arī tika sākts 2000. gadā. Saki, vai tad, kad 2003. gadā tas notika, viņiem kādu brīdi bija šaubas, ir tā vai nav, vai viņi uzreiz teica? Viņi uzreiz teica, tāpēc, ka tiešām nekur citur nav saglabājušies šī unikālā dziedāšanas tradīcija. Kādēļ tad tikai 2003. gadā tas notika? Pirms tam bija paši vakutie svētki. UNESCO vispār nemateriālajiem mantojumam pievērsās tikai 19. gadu beigās, kad sāka tikt runāts vairāk detalizēt, kas tad ir šīs pasaules nemateriālās vērtības, šīs netveramās lietas, kā dziesmu un deju svētki. Un tad sākotnēji, ko Latvija darīja, Latvija 2000. gadu sākumā virzīja Latviju dainas kā tādu unikālu liecību. Un 2001. gadā Latviju dainas tika iekļauts UNESCO starptautiskajā reģistrā pasaules atmiņa. Tas tā kā Latviju dainas ir daļa no visas civilizācijas, visas pasaules atmiņas. Un sekojot tam, 2003. gadā visas Baltijas valstis kopā veidoja šo nomināciju par Baltijas dziesmu un deju svētku tradīciju un simbolismu. Un Latvija bija tieši vadošais partneris, vadošā valsts, balstoties šo starptautisko atzinību, ir pieņemts likums, ir izstrādāts daudzas normas, un mūsu pienākums tomēr ir šo tradīciju arī kopt un saglabāt. Tātad dziesmu svētku likums ir pieņemts balstoties uz šo? Balstoties uz šo. Tas bija viņu ieteikums, vai tā ir jābūt? Ja tas ir viens no mehānismiem, kā nodrošināt šīs tradīcijas saglabāšanu, jo, protams, līdz ar šo starptautisko atzinību mēs esam atbildīgi. Lai mums būtu pietiekams finansējums piešķirts, lai ir pietiekami daudz dalībnieku, lai ir atbilstošā kultūra infrastruktūra, lai sabiedrība ar vienu vēl ir vienota un mutuļot ap šiem svētkiem. Latvietiem jau patīk arī drusku palepoties. Varbūt visas mīļās valstis, ne tikai kas ir ap mums apkārt, bet arī tālās, tur Āfrikā un visur. Lūdzu, rakstiet pasaules visforšākajiem svētkiem un sūtiet visticamāk uz Latvijas Nacionālo kultūras centru. Mēs noteikti šo diplomu... Viņi zinās, ko darīt, mēs noteikti izplatīs. Jā, un svētkos parādīsim.